flex tests, es to noliku bez kļūdām. Čeki redz drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambicijos, tu jau dzirdi, ka es nāku. Rep spēles pavārs tavām katlam lieku vāk, jā. Šitie čeki brauc ar mutu tā kā ragavām. Flex test, jā, flex test, ha! Sporta raidījums Flexis atkal ir klāt. Pasaules čempionāts hokejā arī beidzot ir pienācis. Un šodien Toms Prāvnieks cītīgi izpēta viens no Latvijas potenciālajiem pretiniekiem. Toms ir Londonā. Ar Lielbritāniju teorētiski mēs varam tikties pasaules čempionātā hokejā. Tas ir vairāk teorētiski. Bet praktiski pie manis šodien ciemos Flexī ir Edgars Lūsiņš, hokeja treneris. Nu, jāsaka arī hokeja eksperts. Edgar, tev TV jau kameras. Sen, vai ne? Jā, TV kameras tev arī sirdī tuvs taču, vai ne? Man patīk, jā, protams, tas, ka var parunāt un arī kameru priekšā, bet par to ekspertu es vienmēr esmu šaubījies, jo neuzskatu sev par hokeja ekspertu, bet patīk kaut kādu viedokli izteikt. Edgar, pirms mēs ķeramies klāt pasaules čempionātam un kaut kādām prognozēm no mūsu puses, kā Latvijai tur varētu veikties un kāpēc šis čemps varētu būt interesants, jājautā tev par aizvadīto sezonu Bremenhafenē. Maksimāli garākā sezona, kāda vien varēja būt kopā ar Bremenhafens Fishtown Penguins, sasniedzāt Dell līgas finālus. Un, pastāst pāris teikumos, kāds bija tas gads? Cerējāt sezonas sākumā, tā ka vadība bija tikšanās kaut kur pavīdēt, tā šogad vajadzētu fināls sasniegt? Noteikti, ka tāds plāns nebija, nevis tā, ka negribēja, bet reāli skatoties uz lietām, nedomāju, ka vispār kāds spēja aizdomāties tik tālu. Noteikti, kad mazais plāns bija top 6, jo tas garantē, teiksim, automātiski iekļūšanu izslēgšanas spēlēs, un tas arī atvieglo drusku tev to, teiksim, dzīvi, jo tu neuztraucies pēdējā brīdī par kaut ko, bet tu jau kaut ko vari plānot, ja? Un atkal tas čempionāta formāts ir tāds, ka tas 6. un 10. bija tik blīvs, ja, ka mēs vienu dienu varējām būt pirmie, un vienu dienu mēs varējām iet kā 7. uz pārspēlēm. Ja? Tāpēc jā, tas minimālā programma bija 6. Un tad, kad jau sapratām, ka mēs reāli cīnāmies par regulārā čempionāta uzvaru, tad jau palika interesantāk, jo tad visi tā kā saprata, ka ir iespēja. Ja? Un tas arī laikam bija tas, kā saka, papildus stimuls sezonas laikā, kad sapratām, ka reāli kaut ko varam vinēt. Un regulāro sezonu arī beigās izdevās uzvarēt. Zinām, Nacionālajā hokeja līgā regulārās sezonas uzvarētājiem tiek prezidenta trofeja. Kā ir Dell līgā? Trofejas nebija, bet ironija bija tāda, kad pēdējā spēles kārtā, es nezinu, kā viņi to dabūja gatavu, mēs spēlējām pret Berlīni, kas reāli arī bija nomināli pirmās 2 vietas, kas pagājušajā gadā raugoties, viņi bija vispār 11. Un pārējās pāris spēles arī bija visām sakrita izšķirošā spēle bija pēdējā, un trofejas nedod, bet vēsturē tas noteikti tiek ierakstīts ar to, ka regulārās sezonas čempions. Es uzskatu, tas ir sasniegums. Tad prēmijas ir pelnījuši kalendāru sastādītāji. Prēmijas bija pelnījuši goda vārds tie, kas sastādīja kalendāru, jo intriga bija drūmākā, it īpaši, kad mēs vēl pat nezinājām, ar ko mēs varam spēlēt, jo mēs tā pirms spēles ar ironiju ar Berlīnu runājām. Viņi saka, kurš no mums grib Mannheim pirmajā kārtā? Mannheim skaitās viena no bagātākajām un ar ambiciozākajām komandām. Un visi saprata, lai vai cik labi vai slikti Mannheim spēlē, ka ar viņiem neviens negrib spēlēt. Un iekrita tā, ka mēs kā pirmie dabūjām nomināli pārspēļu labāko komandu, un viņi dabūja Mannheimu kā pārspēļu otru labāko. Ja? Tāpēc, nebija ne smieklīgi, ne skaudri, bet bija tā, ka nebija viegli. Lai klubam, kāds Bremenhafen ir, kas sezonas sākumā sev izvirza mērķi top 6, bet beigās uzvar regulārajā sezonā, tā sezona būtu tāda, ir noteikti nepieciešams arī pavisam kripatiņas veiksmes un teicam vārdsargu spēli. Kristers Gudļevskis tika atzīts par Dell līgas labāko vārdsargu regulārajā sezonā. Tās ir uzslavas arī tev, vai ne? Es noteikti gribētu teikt, ka arī es piedalījos tajā visā, bet, protams, vainīgs ir Kristers. Ja, un, ja mēs tā skatāmies uz to balsojumu, es redzēju to balsojuma anketu tajā laikā, kad viņi, teiksim, es nezinu, cik daudz cilvēku balso, vai balso tikai kapteiņi un ģenerālmenedžeri, vai balso arī galvenie treneri, to es nezinu, bet balsojumu bija diezgan 50% bija par Kristeru, kā uzvarētājiem pārējie sadalīja. Tur procentus savā starpā bija 5 nominanti. Ja? Un tad arī pa treneru mums gāja. Tur treneriem bija ļoti blīva cīņa ar Šveningens otrs, teiksim, nosacīt labākās komandas regulārā čempionātā treneru. Tur tas treneris paņēma. Mums bija rezultatīvākais uzbrucējs un labākais vārtu guvējs komandā. Mums bija labākais vairākums un mums bija top
5 mazākums. Mums visās komponentēs mēs bijām turnīra līderi, un es uzskatu, ka regulāro sezonu ar veiksmi nevar vinnēt, bet mēs to parādījām ar stabilitāti, kad tomēr 52 spēles ir tāds, es domāju, gana godīga mēraukla, lai to varētu pateikt, ka mums nepaveicās. Mums arī bija tā, ka mēs vinējām 6, 7, 8, 9, 10 spēles pēc kārtas, un ja pagājušo gadu salīdzinām, tad mums bija tā 5 svinējām, 6 zaudējām, 5 svinējām, 6 zaudējām, un man jau tad likās labi, ka mēs varam 5 svinēt, bet šogad mums nebija tas brīdis, ka mēs zaudējām vairāk kā pusotru spēli pēc kārtas. Kristeram, tavuprāt, šī tā sezonas griezumā ir veiksmīgākā sezona karjerā bijusi? Es nezinu sezonas griezumā, jo pagājušajā gadā viņš ar Zviedriju vinnēja to Allsvensku, bet individuāli es domāju, ka noteikti viņam varētu būt veiksmīgākā sezona, jo pirmkārtām viņš tika atzīts par turnīru labāko vārdsargu. Statistiski viņš arī bija diezgan jaudīgs un nospēlēto minūšu ziņā es negribu samelot, bet es domāju, ka viņš bija pirmajā vietā. Ja mēs liekam klāt ir izslēgšanas spēles, tad viņam tā slodze bija drūma liela un arī savā ziņā kaut kur tas atspaidojās kaut kādā brīdī uz nogurumu, kad tu saproti, ka tu... Un mēs arī no viņa reāli arī spiedām maksimumu ārā, jo bija reizes, ka mēs ļāvām viņam netrenēties, likām netrenēties, lai viņam jaudas pietiek vakaram, un viņš kādu rītu arī izlaida rīta tā saucamo izvēles treniņu. Tas ir par izslēgšanas spēlēm vai par regulāro? Vispār par sezonu. Jo tad, kad mums ir 3 spēles nedēļā, tu nevari vēl trenēties. Ja tu esi vienīgais vārdsargs, un tu zini, ka tu spēlēs vienā treniņā bija. Mēs tā kā bijām sarunājuši ar galveno treneru, kad es ar viņu runāju, kurā brīdī, ko daram, es viņam izstāstu, daram tā, un tad viņš man tā saka, kāpēc Kristers izgāja uz laukumu? Es saku, kā tu biji domājis, viņš saka, mums ir 3 vārdsargi, lai trenējās tie 2, viņam vajag atpūsties, un tad es tā sapratu, ka tad, kad jau likās, ka tas ir pat ok, tāpat tas bija tā kā, jātaupa. Un pie tā arī mācījāmies pielāgoties. Šis individuālais apbalvojums Gudļevskim deva līgas labākais vārdsargs gan laikam uz nākamo sezonu, uzreiz vairāk eiro bankas kontā viņam nenozīmē, jo viņš reto reizi savā karjerā bija noslēdzis 2 gadu līgumu jau ar klubu. Jā, es domāju, ka īstermiņā tas nenostrādāja, bet ilgtermiņā tas noteikti nostrādā. Un kāpēc es uzskatu ilgtermiņā nostrādāja? Tāpēc, ka tev ir drošības sajūta, tev arī, kā saka, galva nesāp ejot gulēt. Un es domāju, tas bija viņa lielākais iegums, jo kā jau esam runājuši, ka tad, kad tu labi spēlē, tu uztraucies par daudz lietām vairāk nekā tad, kad tu zini, ka tu tāpat to nevar ietekmēt. Es domāju, ka viņam fakts, ka viņam ir 2 gadu līgums, nospēlē tādu, kā saka, harmoniju drusku viņa sirdī, kad dividendus viņš saņems vēlāk neuzreiz. Kas zina, varbūt kāds klubs ir painteresējies vai ir iespējams Gudļevsku? Es domāju, ka noteikti ir painteresējušos, un man jau čaļu komandā saka, tie, kas ir bijuši arī Amerikā, viņš ir NHL līmeņa vārdsargs. Es saku, čaļ, es nezinu, kāds ir NHL līmeņa vārdsargs, neesmu nekad tur bijis, bet viņš saka, bet nopietni, tu paskaties, ja. Tā kā, ja viņš drusku jaunāks būtu, es nebrīnos, ja viņam kāda komanda piedāvātu 2-virzienu līgumu, jo no mūsu līgas labākais aizsargs arī Natinens, kurš pagājušajā gadā spēlēja Austrijā, šogad viņš bija arī vienā no top 4 komandām, viņi Toronto parakstīja, ja. Tā kā, tur ir tā, ka Balinski arī izvilka ārā no putekļiem, jā, nebija. Bet tu domā, ka Kristers ir tādā momentā, gan profesionālajā karjerā, gan savā personīgajā dzīvē, viņš gribētu rauties uz negribētu. Es viņam prasīju, es saku, Gud, tu gribētu pamēģināt vēl vienreiz? Viņš saka, es noteikti, ka gribētu pamēģināt, bet es negribētu. Jo, tas nav viegli. Jo tur ir tāda, drusku lielāka izdzīvošana, mazāka stabilitāte. Un te Eiropā ir pluss tāds, ka tev tomēr ir lielākas garantijas. Tur garantiju nav. Ja tev ir 2-virzienu līgums, tad vēl jau mazāk, jo tad tev ir noteikti arī algas ierobežojums, tad tev ir arī, daudz jāuzņemās par savu sadzīvu pašam. Un Eiropā tas tomēr ir vairāk atrisināts, ka tev ir plus-minus dzīvoklis, gan tev ir mašīna, gan tev ir kaut kāda ceļojuma izdevuma. Un tā, kā saka, tā kustība ir tik minimāla, ka, ja tu esi par kaut ko vienojies, tad tu ar to var rēķināties. Amerikā savukārt tu šodien esi vajadzīgs, rītdien neesi vajadzīgs, un tad tu tur dzīvo, ar cerību par kaut ko. Ja? Tāpēc es domāju, ka šajā vecumā tas nav tik viegli izdarāms, kā tas ir 20 gados. Labi, vai par Gudu ir kaut kāda interese, to varbūt starpsezonā mēs vēl uzzināsim, vai ir kāds klubs, kas ir reāli gatavs izpirkt viņa līgumu. Kā ir ar Kristeru vārdsargu treneru? Par tevi kā Dell līgas regulārās sezonas labākā vārdsarga treneru. Interesējās kāds, vai tu arī esi piesaucis? Zini kā, tad, kad bija, ko man, nevis
latviskais kāds, ka mēs sākam runāt par līgumu. Es prasīju klubam, kāds jums ir mērķis attiecībā uz maniem, jo es uzskatu, ka man aģentu nevajag savā darbā ar šo komandu, jo es šo komandu, teiksim, tos cilvēkus pazīstu kopš laikiem, ka es esmu spēlējis. Es uzskatu, ka ja viņiem grib man pateikt kaut ko, tad mēs varam acīs skatoties to izrunāt. Un mēs tā kā nolikām X datumu, kad viņam vajadzētu man pateikt, jā vai nē, vai ir jāgaidīt vai nav jāgaidīt. Un es tā diezgan principiāli tam jautājumam piegāju klāt. Es teicu, ja mēs sarunājam pirmdien, tad es arī, nebūs tā, ka es piekdien prasīšu, kas tur pirmdien mums bija plānā. Un bija tā, ka tajā brīdī bija tā Eiropas tūras pauze. Un kaut kā tas viss aizslīdēja garām, ka mums bija piekdien vakarā pēdējā spēle, un es sestdien no rīta aizlidoju prom. Un viņi piekdien vakarā man neko nepateica, un es domāju, labi, vai patiešām nebija laiks, vai nebija ko teikt. Un es sestdien no rīta jau sazinājos ar citām komandām. Es saku, tie, kamēr domā, es netaisos visu mūžu sēdēt un gaidīt. Un es atlidoju atpakaļ pēc pauzes, un man uzreiz pirmajā dienā prasa, Klau, tu tā kā citām komandām arī runā? Es saku, ko jūs sagaidat, ja mēs sarunājam, ka mēs piekdien runājam, līdz piekdien runājam, un jūs man neko neatbildat? Viņi saka, jā, mēs tā sarunājam, tā kā mūsu, tā patiešām bija, bet es domāju, ka viņi nenoticēja, kad kāds, jo tas, ka fakts, ka viņi uzzināja, likās, ne jau no maniem. Zvans Eģam var pagaidīt. Jā, un ne jau no maniem, es viņam pateicu, tā, es jūs brīdinu. Un man likās, un tajā brīdī tas viss ļoti ātri sarosījās, viņi man tajā 3 dienu laikā izteica savu piedāvājumu, un es teicu, tagad iedodiet man laiku pagaidīt, un padomāt. Un interesantākais tas, kad mēs tur vienojāmies, tādu nedēļu. Es saku, man jāsaprot, vai es gribu vai negribu, vai pareizi sakot, uz ko es parakstos. Un viņi tad pēc kaut kādām 3 dienām, tu izdomāji? Es saku, bet tagad jūs mani forsējat, tā kā es jums prasīju ātrāk, jo man jau nav problēmas gaidīt sezonas beigas. Bet, sezonas beigās ir daudz grūtāk plānot savu dzīvi, ja tu to atstāji uz pēdējo brīdi. Un arī es neesmu gatavs pārbaudīt, teiksim, to būs vai nebūs, jo sezonas beigās atlaida 3 komandas trenerus, arī 3 komandas vārdsargu treneri tika atlaisti. Ja? Tā kā tur tas tirgus pašķīrās, un pēc tam es ar to cilvēku, kurš man palīdzēja manu vārdu, teiksim, ar pārējām komandām, viņš man raksta, viņš klausies, tai komandai vajadzīgs treneris. Un mēs tā abi pasmējāmies. Ja mēs visas dzīvē gājienas zinātu uz priekšu, mēs varētu tā kā kārtīs, ja? Kaut kur noblefot, kaut kur spēlēt, bet neviens nav gatavs uz savu likteni pablefot. Ja? Tā kā es uzskatu, ka tas, kad es palieku šajā komandā, ir pašsaprotami. Es uzskatu, ka darbu es esmu izdarījis gana labu. Un es redzu, ka par maniem pretenziju nebija. Es nevienam neesmu tur parādā, vai man neviens nav parādā, lai kāds man dotu darbu tikai tāpēc, ka es gribu. Ja, viņi arī kaut ko rēķina un skatās un tirgu pēta, un jāreiz viņi man 3. līgums, ja pirmās 2 gados bija pagādām, tad tagad mēs uz 2 gadiem, tad viņi 3. reizi man vienojās, tad kaut ko jau es daru laikam pareizi. Klausies, Edgar, un tev tā atbildības sfēra arī gadu no gada tikai palielinās. Mēs ziņās stāstam Bremerhavenē, mums Edgars Lūsiņš vārdsargu treneris, bet ja mēs gribētu tev pilno amplitūdu, tad mums būtu vēl jāturpina šis teikums, vai ne? Tā teikumu mēs turpinātu to, ka man ir paralēli jādara video treneru pienākumi. Ja? Tas nenozīmē, ka es esmu strateģiskais, kā saka, ēnkurs, bet es sagādāju maksimāli informāciju treneriem spēles laikā. Teiksim, jūs runātu Pēteru Gromu, ja jūs vairāk zināt, tieši profesionālajā sfērā spēles laikā ir video, kā saka, signāls, kur es saņemu savu kompjuteru, un es paralēli spēlēju, griežu spēli. Ja, vārds griezt nozīmē, ka es tos spēles epizodus kategorizēju. Ja, visi iemetieni, visi izejas no zonas, vidusspēles zona, vidējā zonā, mazāk un vairāk un vārdsargu darbību, uzbrucēja aizsargu, viss. Es to visu izdaru tādā līmenī, ka treneris ienāk ģērbtuvē pēc 1. 2. perioda, ja viņš man saka, parādi mums izejas no zonas vairākumā. Un es viņam to varu parādīt 10 sekundžu laikā ar domu, kad izejam cauri visiem klipiem. Katrs klips ir apmēram 10-15 sekundes garš attiecībā no tā, cik mēs esam vienojušies jau, teiksim, sezonas laikā, jo tur nevajag skatīties 30 sekundes, lai tu redzētu 2 sekundes. Un tas ir tas, kas man jādara. Man arī jāsagatavo ir, teiksim, treneriem materiāls uz nākošo spēli. Ja mēs runājam par vairākumiem, mazākumiem, tad mēs skatāmies 3 spēles. Es paņemu nākošā pretinieku pēdējās 3 spēles, es viņam sagriežu vairākumus, mazākumus. Ir kaut kādas brīžas, kad galvenais treneris saka, man vajag no tās spēles pilnu spēli.
jo tur ir kaut kas pamainījies, vai viņš zina, ka tur ir jauns treneris, viņš saka, es gribu paskatīties, kāda viņam taktika ir. Un tad es paralēli, teiksim tā, visi iet gulēt, es palieku augšā, taisu kompjuterā, lai no rīta jau no rīta tas ir. Tad ir, plus ir spēlētājs saņem pietiekami daudz informācijas pēc spēles un pirms spēles. Vienu daļu dara asistents, kurš taisa, teiksim, arī to vizuālo daļu, es viņam sagatavoju materiālu, viņš viņu sazīmē, sabulto, sakustina, un savukārt es, kā piemērs iemetienos, visiem centru uzbrucēji saņem failu ar iemetieniem savējiem par savu spēli, par pretinieku, un viņi arī var iziet minūtes laikā. Ja? Mums šobrīd ir diezgan moderna tā visa tā politika, kad viņi visi saņem to aplikācijā. Es uzlieku to uz serveru, viņi saņem aplikācijā, tā kā tu Instagramā ieeja. Tā aplikācija. Kas tā ir pa aplikācija? Mēs strādājam par programmu Dartfish. Ja? Tādas programmas ir X daudz. Katrs piedāvā savus plusus, savus mīnus, un mēs uzskatām, ka tā programma mums ir visatbilstošākā, viņa diezgan moderna ir. Tā ir vairāk montāžas programma, vai tā ir programma video failu dalīšanās? Jā, video failu dalīšanās tādā ziņā, kad arī tenisā tu vari viņu izmantot peldēšanā, basketbolā, futbolā, jā, bet mēs viņu izmantojam hokejā, un viņi arī ir diezgan labi pielāgotam visam. Un tu to visu taisi, teiksim, no baltas lapas, visu tā vadības pults, es viņu veidoju no baltas lapas, es varu pats izveidot savu to pulti, kādas pogas man vajag, cik garas viņas ir, kā viņas slēdzās iekšā, kā slēdzās ārā, un pēc tam mēs ar to informāciju strādājam. Un kādā veidā Dell Līga nodrošina tevi ar video materiālu? Par pretiniekiem. Viņi man nodrošina ar to, ka mums ir, teiksim, interneta servers, kurā es varu dabūt jebkuru spēli. Teiksim, tādā ziņā, ka arī tu viņu var dabūt, bet tev jābūt, tev jāmaksā pa viņu. Ja? Pa manī maksā klubs, un es ar jebkuru, arī visas pasaules NHL, jebkuru spēli var atrast uz tā servera. Es viņu aizēju nolādēju, ja? Un pēc tam es viņu ievelku savā failā, ne aplikācijā, bet savā programmā, un tad es viņu tur sāku graizīt. Ja? Un tad es pēc tam to gatavu materiālu uzlieku uz serveru, kas mums ir komandas servers. Es viņu lieku treneriem vai es viņu lieku individuāli spēlētājiem. Un tas ir arī atkarīgs no tā, kas man jādara. Gudis katru dienu no rīta saņem nākošajā dienā video par iepriekšējo spēli, kuru mēs esam sarunājuši, kā tas notiks. Viņš saņem golus, viņš saņem spēli ar nūju, viņš saņem metienus. Ir pamācošie klipi, ir kļūdas, ir pozitīvie klipi. Viņš apskatās mājās, viņus vai neapskatās. Un nākošajā dienā, kad mēs satiekamies, mēs izjām kopā caur tam video materiālu. Tavas komandas uzbrucējiem, laukuma spēlētājiem par pretinieku vārdsargu arī varbūt tiek sagatavots kaut kādas tendences, vai tik sīk neviens nestāsta, cik golus tas vārdsargs ir ielaicis, vai viņam ir kaut kur vājā vieta varbūt? Es arī taisu tādu pavērsienu, tas no manas puses nāk, ja es taisu to pretinieku vārdsargu skautingu. Un tur es lieku iekšā datu informāciju, teiksim, tendences. Es nelieku, ka viņš 10 golus ir ievēlēts un pēdējos 10 golus parāda. Es lieku tendences, kuras es uzskatu, ka ir vērts ņemt vērā. Noteikti beigās ir soda metieni. Tas arī tu redzi apmēram, kā viņš tur vienu celu liek lejā vai nūju agresīvu spēlē. Un saviem vārdsargiem savukārt es dodu līdzi uz beņķi, par cik es pats neatrodos uz beņķi, es atrodos vai tribīnēs vai ģertuvē pie vadiem. Tad es dodu asistentam līdzi planšeti, kur viņam ir bullīši virsū. Kā pretinieku top pieņems, un es zinu, viņam top 4-5 spēlētāji, kas met bullīši. Viņi iepriekšējā vakarā saņem vārdsargu čatā tos bullīšus. Un tad mēs ejam cauri, un ja mēs zinām, ka Lauris met tā, tad viņi pret Lauru saņem 5 bullīšus, kā Lauris met plus mīnus. Tad redzam, kad Mēja met tā, viņi zina, ka nākošais pretinieks mums ir Minhenai 4 potenciāli metē. Un uz beņķa var apstīties. Kristers pārsreiz ir skatījies, dažreiz viņš ļoti labi nospēlē, dažreiz viņš ir satedzis, dažreiz viņam ir sajūtas, bet kopsumā, teiksim, tā informācija patiešām ir daudz. Un, teiksim tā, dzīve mums spiež uz priekšu. Nav tā, ka ņemam kaut ko nost. Man ir bail aizdomāties, kas būs pēc 3 gadiem. Cik daudz tev ir jāredz, tagad tu skauto pretinieku vārdsargus? Tev pašam personīgi, cik daudz tev ir jāredz no pretinieku vārdsargu, lai tu justos komfortabli nodot to informāciju savai komandai, ka tās tendences tādas tiešām ir? Vienmēr tas ir diskutējums moments, jo tu pirmkārt parādi to galvenajam trenerim, lai tu varētu pēc tam to komandai rādīt. Un tu arī jūti, ka viņam varbūt tā neliekās. Un es nevaru viņam, teiksim, katru dienu prasīt, klausies, ar šitais tev piekrīt, ar šitam tu piekrīt, man kaut kur jāuzņemās ir uz sevīm, ja? Un man vienmēr ir tas brīdis, kad viņš tā kā, lai iet, ja? Un tu redzi vienu, es redzu otru, un es uzskatu, ka tas ir vērtīgāks nekā tas, ja? Viņš pieņemsim grib vairākumā pastīt, viņam ir svarīgi tā. Mēs spēlējam vairākumā, ko mazākumā dara vārdsargs. Mēģina pārķēt rips, kurš iet caur vārtu līniju, spēlē daudz ar nūju,
krīt agresīvi iet uz ripu vai dziļi vārtos. Jā. Es arī savā ziņā skatos tā. Tendence ir tā, ka viņš tur vairāk tādā epizodē krīt uz ceļiem, tādā epizodē viņš paliek kājās. Tajā brīdī viņš vairāk spēlē ārpus staba, tur viņš spēlē dziļāk stabos. Un tas viss vienmēr būs diskusiju līmenī un nebūs viennozīmīgi balts vai melns. Jā. Klausies, tu izmantoji tādu terminu, ka sazinu, kā vispār hokejs iztīsies pēc 3 gadiem kontekstā ar šo. Es tikko aizdomājos, pēc gadiem 5, 3, 10 vienalga video treneris nebūs otrs svarīgākais cilvēks komandā aiz galvenā treneru stiltiņa. Man aizdoms, ka pēc 3, 4, 5 gadiem būs virtuālais tas intelekts, jā, tas mākslīgais intelekts, kas to visu darīs, jo šobrīd arī, ja pieņemsim, mēs skatāmies tās kompānijas, kurš nodrošina to spēles, tu vari atrast, sagriezt spēli jau pa maiņām, katrs patras dabūt savu maiņu, un to negriež cilvēks. To griež intelekts, jā, mākslīgais. Un es domāju, ka agrāk vai vēl mēs nonāksim pie tā, kad arī tas tiks izmantots kā automatizēts. Jā, un arī spēles laikā visiem ir čipi, ripām ir čips, un tu vari paralēli skatīties gan ātrumu, gan slidošanas laiku, gan pavadīto laiku uz laukuma. Nu, tev jau diezgan daudz informācijas ir, ko tu ar pliku aci nevar vairs paspēt noķert. Labi, Edgar, laiks iet uz priekšu. Mums arī sarunas temati ir jāturpina pamazām mainīt par Latvijas izlasi. Sākumā gan es tev nejautāšu par mūsu pieaugušo izlasi, es tev nejautāšu par mūsu junioriem, es tev prasīšu par leģendu spēli. 4. maijā bija tāds fantastisks pasākums kā leģendu spēle Latvijas hokejā pirms Latvijas-Norvēģijas pārbaudas spēles. Tu arī ņēmi dalību šajā pasākumā. Nu, stāsti, kā bija atgriezties vārtos un mēģināt apturēt Lauru Dārziņu? Es teikšu tā, mani uzrunāja kaut kādā ziemā. Man prasīja, vai tev ir vēl forma, un es domāju, kā forma man ir, bet es tā neķeru vairs tās ripas ar tādu, mērķis man nav paspēlēt vārtos. Es saku, kam jūs gatavoties, ja tur kaut kāds balagāns ir, man to nevajag. Vienkārši man nav laiku, man nav arī azarti šobrīd tukšā halē kaut kādā tur pie alus, ja hokeja ar kādu uzspēlēt. Viņš saka, nē, būs normāls pasākums, tad tu jā vai nē? Es saku, es tad jā. Es jau vienmēr kaut kur gribu, kā saka, pazīmēt. Ja normāls pasākums, jā, tad jāpiedalās. Un tas viss tā sāka, un man pēc tam Čedi raksta, klausies, bija drafts, un tev paņēma ņiža. Un es tā saku, kāds drafts, kāds ņiža, par ko mēs vispār runājam? Un izrādās, ka viņi to patiešām bija uztaisījuši tā, kā to federācija pēc tam publiskoja, ka tur bija tāda, teiksim, nosacītā spēlētāja izvēle, un mēs jau tur aizkulisē sākām spriest, tā mums ir visi veterāni komandā, mums neviens nepaskries. Ja? Un beigās tas bija tā, kas iznāca uz to iesildīšanos. Es tā apmūcu, es tā patiešām skatos pilni, ir skatītāji. Es zinu, kā ir. Es atceros tajā sezonā, kad es strādāju Rīgas Dinamo kā treneris, mēs nācām uz spēli, un man bija tā skumjas tādas, kad nebija vairs tas adrenalīns, ja, kad gāza halli riņķī, ja, bet tagad man bija patiešām ir patīkami atrasties uz laukuma, un tā apakša bija pilna, un beigās, ja tu tā bildes paskaties, tur tā, kad ja tu tā labu leņķi dabon, tur brīvas vietas nebija. Tā. Pa diagonāli skatoties. Ja? Es teiktu tā, man tas bija patīkams pārsteigums, un man bija iekšā tāds adrenalīns. Un, es uzskatu, ka tas ir fantastisks pasākums, un es jau varu teikt ar vecākiem kolēģiem, es saku, baigi patīkam. Un man tas patiešām tas vārds patīkam, laikam bija tas pozitīvākais no tā visa. Skaidrs, ka bloķēt metienu tajā spēlē nebija. Neviens tur ripas ceļā negulās baigi. Es ar Edgaru Masaiski, tavu kolēģi tajā vakarā, ne kolēģi, jāsaka pretinieku, viņš otrai komandai sargāja vārdus. Es viņam prasīju, kā ir. Viņš teica, ka rehabilitācija ir nepieciešama. Ja viņam parīt prasīs, vai tu spēlēsi vēlreiz, viņš teiks, nē, pēc nedēļas jau var būt, pēc mēneša jau droši vien viņš atkal teiks, jā, kā tev bija atgriezties vārtos šoks, nebija muskuļiem? Man bija līdzīgs. Man bija muskuļu trauma. Pirmā perioda vidū es nokritu, un es tagad rokām nerādīšu, bet stādieties priekšā ir ciskas, jā, un man abos muskuļos vienlaicīgi tā kā iedūrās vai ieplīsa, un es pēc tam Laurim saku, pēc laikam otrā perioda sākuma, es saku, Lauri, nemetiet lūdzu vairāk pa vārtiem, jo es reāli nevaru nokrist tā, lai būtu interesanti hokeju spēlēt. Viņš saka, labi, nemetīsim, bet es neticu, ka viņi ar domu bija nemest, bet, protams, ja tur būtu iespējas aplēst. 5000 cilvēki, kas gols grib redzēt. Jā, un nākošajā vairāk uzbrukumā viņi 3-1 nāk un tā sāk piespēles dalīt. Es domāju, un tad man vajadzēja ņemt kaut kādu, teiksim, stratēģiju pamainīt. Ja, un tad es sāku spēlēt dziļāk vārtos, sāku spēlēt uz vārtu līnijas, jo, lai man mazāk jākazas, un es cerēju, labi, ja es nevaru noķert ar kājām, tad es ķeršu uz reakciju, ja, tur Lauris par stabu trāpīja, kāds aizmeta garām, bet, jā, es to pasākumu noteikti būtu vairāk izbaudījis no sportiskā viedokļa, ja es būtu palicis dzīvs, bet mēs
izkūlāmies laimīgi ārā no tā, un es arī miljonam trenerim teicu, ka mēs pirmo vairākumu domājam, saku, mainamies. Viņš saka, kas ir? Es saku, Erika, iedomām pauzi, bet spēlēm 6-4. Viņš saka, davai, spēlēm 6-4. Treneris izskatās kā ģēnijs. Skatītājiem liekas, ka viss ir kārtībā, un es jūtos bišķīt malā, jo, es teikšu godīgi, lai vai cik tas šovs ir šovs, man nav patīkami spēlēt vārtos, ja man met iekšā gols un mana komanda, nožēlojami jūtās. Ja? Tā kā forši mums izbalansējās tas, kad čaļi patiešām pievilka, ka tie vairāk nesameta, bet es neteikšu, ka viņi nemēģināja iemest. Viņi tāpat gribēja iemest golu, ja? Un tas, ka tur viņi trāpīja, tas bija patiešām, mums nebija sarunāts mēs spēles, kad es ielaidīšu x golus, un tad viņi teiks, un beigās mēs pievilksim. Patiešām tā dabiski notika viss. Bet man liekas, šādi profesionāliem hokeistam, jau bijušiem profesionāliem hokeistam, kurš ir noslēdzis karjeru, vārdsargam šādu spēli ir tas vispār, 15 reizes sarežģītākā laukuma spēlētāja. Es godīgi skatījos uz Musaiski, un es pie sevis domāju, Eģa, ko tu dari? Jo viņš leca pakaļ ar tām ripām, kuras gāja garām vārtiem. Ja es lecu tikai pakaļ tām ripām, kuras pa manīm lidoja, tad viņš lec arī tām ripām, kuras lidoja garām. Un es pēc tam, tu patiešām vēl to vari izdarīt, tev patiešām to vajag. Un katru reizi, kad viņš cēlās augšā, es domāju, ne jau, viņš arī salūza. Viņš cēlās un krita, un tā, ka viņam tos golus met iekšā, es domāju, un patukšo, ja? Kriti, cēlies, un mēs tieši tēt runājam pēc spēles. Viņš saka, jā, jūs jau tur nepārcenšaties tikai abi divi, jo realitātē pāriem ir šovs, o jums ir tā kā, dzirnavās iemet. Tā kā baigā cieņa par Masalu, par tādu, ka viņš goda vārds centās no visas sirds. Es arī centos, bet vienkārši man tā ierobežotā kustība bija tik maza, ka es nevarēju pārcensties. Man tiešām bija bail nepabeigt spēli, lai nenorāju šovu. Ko es tagad darīšu? 6-4 spēlēsim visu vakaru. Tā kā baigais prieks bija, ka tāds pasākums notika. Lielais hokeja šovs gan Latvijas sporta draugiem sākās tieši šodien, kad mēs ar tevi sarunājamies. Piektdienā Latvijas izlasē pirmā spēle pasaules čempionātā sestdien ar poļiem. Banālais jautājums. Ko tu gaidi no čempiona, no Latvijas izlases? Ko tu gaidi pēc bronzas? Es gaidu ceturtdaļfinālu. Kas iekritīs ceturtdaļfinālā ir bez starpības, jo mēs skatāmies pretinieku grupas kontekstā. Bet es noteikti gaidu ceturtdaļfinālu, jo es domāju, ka visi čaļi saprot, ka ceturtdaļfināls ir reāls, ka tas nav tā kā apmēram, būtu labi, ja būtu. Un es negribu, lai tas kritiens ir tik sāpīgs, kad pēc tam ir tāds, kā saka, pēcgarši nepatīkami. Ja? Tā kā es arī esmu ieinteresēts, lai Latvijas hokejam ir augšupēji, un es domāju, ka visi mēs būsim ieguvēji, Latvijas izlases nospēlēs iespēja robežās, un tās iespēja robežas noteikti ir vismaz ceturtdaļfināls. Labi, ja tu gaidi ceturtdaļfinālu, tad uzreiz man tev ir jāprasa, kuru tad no nosacīta ranga augstāk esošām komandām mēs bīdam uz leju. Vācija. Mums bija bronza pagājušā pasaules čempionātā. Viņiem bija sudrabs. Viņi bija solīti augstāk. Tu uzreiz Vācija bez domāšanas. Ja? Tur viss tavējā, gan arī viss komanda no Dela līgas. Puse ir jā, puse nē, bet es uzskatu, ka Vācija kaut kā diezgan neizteiksmīgi nospēlēja to pārbaudas ciklu. Viņi ļoti mocījās ar francūžiem, viņi knapi tur mocījās ar slovākiem. Man liekas, ka viņam arī ir tas paģiru brīdis, un arī noteikti viņam labākie spēlētāji arī nav. Zaiders nav, aizsargs nav Štucla, ja. Protams, nevar teikt, ka viņi veidoja to spēli pagājušajā gadā, bet ar viņiem ir vieglāk spēlēt nekā bez viņiem ir noteikti šobrīd arī jāliek vārtos Grubauers. Es pieļauju, ka viņi ar Elvis sacentīsies, kurš var vairākas minūtes nospēlēt, ja? Viņš vai Elvis. Un viņiem ir grūtāks turnīra sākums, jo viņi uzreiz ar Slovākiem spēlē. Un tā ir viņi teorētiski ar spēli uz Latviju, kas ir 4. spēle, viņi var būt baranku. Viņi var būt tādā pašā situācijā kā pagājušajā gadā. Viņi arī pagājušajā gadā sāk ar stiprām komandām, tad to 50-50 spēli ar Dāniju nomocīja, un tad beigās nomināli vājākās komandas apēda. Ja? Un viņi izlīja. Tā kā šogad viņam arī neviens neko nesola, bet es ar Vāciju saku, ar Slovākiju pietāti, jo Slovākiem būs skatītāji. Vācija, Latvijas spēlē būs tukšas tribīnes. Ne tukšas tribīnes, bet tas nebūs tas, kas bija pagājušajā gadā arēnā. Un tie nebūs Slovāki, kas jau pagājušajā gadā piebļāva pilnu arēnu. Tā kā šogad būs tur, Slovākiem būs grūtāk. Un no kurā vietā tu saredz Latviju? Tad mēs kādam aizliekam vēl kāju priekšā? Jo es pieņemu, ka tad tavā galvā mēs turnīru iesākam ar 12 punktiem 4 spēlēs. Labi, 11. Es teikšu tā, es gribētu ticēt, ka būs pirmajās 3 9 punkti,
Tas būtu mans, teiksim, es uzskatu, ka tas būtu tā kā jābūt tā. Pret Vāciju būs 50-50, pret Slovākiju būs 50-50, pret Zviedriju būs Zviedrija izteikti favorīti būs, un es ticu, ka Latvija pret Ameriku var nospēlēt to pašu kārtu, ko nospēlē pret Šveici pagājušajā gadā, jo līdz tam brīdim amerikāņiem jau viss būs skaidrs. Un visticamāk, ka viņi Prāgā jau kāds būs aizbraucis, ja kādu pataupīs. Un es domāju, ka amerikāņi paņems arī, kā saka, bišķīt platāku to iepriekšējo vakaru ar domu, ka viņi neuztraucās par turnīru tabulu, un es personīgi nezinu nevienu Ziemeļamerikas komandu, kuri rēķina, ar ko viņi spēlēs. Jo atceroties savus laikus Ziemeļamerikā, man labi tā ir tāda mierināšana, ja, kad es junior līgā spēlēju, man treneris teica, ja mēs gribam vinēt, mums tāpat ir stiprā komanda kaut kādā brīdī jāuzvar. Un ja amerikāņi grib vinēt turnīru, tad viņiem vienalga ir vai ar Kanādu spēlēt pirmajā kārtā vai finālā. Tas nav tā, tiekam līdz finālam un tad jau kaut ko tur. Tāpēc es domāju, ka amerikāņi reāli skaitīs. Esam ceturtfinālā, visi tagad atlaižam un gaidam ceturtfinālu. Tu minēji, ka Grubauers ar Elvu varēs sacensties, kam vairāk minūtes uz ledus grupu turnīrā. Tu Kristera treneris ikdienā klubā. Tu domā, ka Kristers visu turnīru, ja Elvs grib spēlēt, tad Kristers... Nē, Elvs nenoteiks, cik viņš spēlēs. Kā tu paredz vārdsargu rotāciju? Iedod mums Edgara Lūsiņa, ja tev Artūrs ir bez vana, saka, klausies, Edži, iedod, kā tev liekas, kā turnīrs ir jāsāk ar vārdsargiem? Sāks pirmo spēli, es domāju, Elvis. Otro spēli spēlēs Kristers. Kas ir back-to-back spēles. Jā, tad ir spēle pauza, tad ir spēle Kazahstānu, un tad ir caur dienu uzreiz ir ar Vāciju. Es pieļauju, ka spēle Kazahstānu atkal būs Elvis vārtos, un atkarībā no situācijas parādītā darba vai sasniegtiem mērķiem, ceturto spēle būs tāds. Vēl viena iespēja būs padomāt, ko likt vārtos, bet es pieļauju, ka tāpat spēlēs Elvis. Nu, viņš var nospēlēt 2 spēles pēc kārtas. Es jums varu parādīt Kristeru. Kristers ir nospēlējis 29 spēles pēc kārtas. Ja? Tā kā tas viss ir saprotam, un tad, ja Šilovs pievienosies, tad būs visticamāk, kad Elvis ar Šilovu dalīs laiku. Nu, es neticu, ka Artūrs atbrauks un netiks vārtos. Nu, tā arī nebūs. Nu, es ir reāls. Ja? Tiešām? Nu, protams, priekš kam te viņš brauks? Nē, okay, ja viņš brauks. Ja? Ja nebrauks, tad ir jāskatās atkal pēc situācijas. Bet es domāju, ka Gudis šobrīd pretendē uz vienu garantēto spēli. Otra spēle būs atkarībā no situācijas, jo arī pagājušo gadu bija tā, ka neviens pirms turnīra nepateica, ka Artūrs stāvēs 10 spēles un pārējie nespēlēs. Bija tā, ka ejam no spēles uz spēli, un tajā brīdī, kad parādījās tā inerce, tas momentums, ja, kad ar Šilu mēs varam vinēt un ejam tālāk un domāsim no spēles uz spēli, tad te tas pats scenārijs, es domāju, ies pirmās 2 spēles tā, un pēc tam iesim, kā mūs upe nesīs. Kopumā, kā hokeja draugs, tu šo čempi kaut kādā mērā varbūt gaidi ar lielām ekspektācijām, jo, ja mēs atmetam Latvijas izlases malā, pastamies uz pārējām komandām, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, gribās teikt, ka tas talants ir vairāk. To superzvaigžņu ir vairāk. Nu, labi, te mēs skatāmies uz lieliem, uz kanādiešiem. Ir Bedārds, ir Konors Bedārds, vai ne? Nākamais hokeja lieliskais, ja? Jā, nākamais misters lieliskais ir pasaules čempionātā. Zviedrijam 18 NHL džeki Zviedrijā, cik es saprotu no Zviedru preses. Hokejs pietiek, vai ne? Tur hokejisti pietiek. ASV arī ir spīdoši jaunie spēlētāji. Jautājums ir, kāpēc? Jautājums ir, kāda ir tā intriga, ko tu vēl sagaidi, ja mēs atmetam Latvijas izlasi? Es sagaidu to, ka paturpinot tevis teikto, ka tie čaļi noteikti ir merkantīli nolūki šeit pēc, viņi cer uz olimpiādu. Noteikti amerikāņi grib piesaistīt maksimāli tādus spēlētājus, kuri jau ir kļuvuši lojāli. Es esmu diezgan pārliecināts, ka tāda ir arī bijusi tāda zemgalda saruna. Jūs atbraucat, nokapājiet čempiju, mēs zinām, ka jūs gribat, mēs jūsu vārdu turam rindas kārtībā uz olimpiādu. Tas ir galvenais motivators, un man gribētos ticēt, ka tādam kā Karlsonam mēs nezinām, cik ir palicis vēl spēlēt pasaules čempionātā. Hedmanam es nezinu, cik ir palicis vēl, un viņi patiešām, es domāju, brauc ar domu izmantot tās pēdējās iespējas, kas viņiem ir bijušas, un tas man ir tas interesantākais, kad reāli es gribu ticēt, ka viņi cīnīsies par kaut ko, nevis vienkārši spēlēs. Jo man likās, ka pagājušajā gadā dažas komandas atbrauc spēlēt, pieņemsim tā pati Čehija. Lai vai cik viņi bija labi, es uzskatu, ka viņi bezjēdzīgi pagājušajā gadā to turnīru nobumbulē. Jā. Viņi paņēma labāko spēlētājs, viņam bija Červenka, kuram ir mans vecums. Jā. 85. gada ir Červenka.
Un šogad viņš arī sastāv, bet šogad Červenka nav galvenais spēks. Ja? Čehiem ir 3 vārdsargi no NHL. Zviedriem ir 3 vārdsargi no NHL. Nu, Karlsons, Hedmans nebrauks uz izlasi, ja viņi zinās, ka izlasē nav ambīcijas. Tačuks nebrauks uz amerikāņu izlasi, kaunā krist. Un es ticu, ka amerikāņi šogad spēlēs par medaļām. Es ticu, ka Zviedri ir favorīti. Es gribu ticēt, ka Kanāda paliks bez medaļām. Un es ļoti sagaidu to, ka Čehija ar Slovākiju pacīnīsies uz maksimumu. Teiksim, savu iespēju maksimumu. Ja? Varbūt viņi nebūs konkurenti. Slovāki nebūs konkurenti Zviedriem, tā tabulas ziņā, bet Slovākiem arī ir do or die turnīrs. Pagājušajā gadā viņi netic ceturtajā finālā, ko viņi šogad atkal netiks, un pēc tam stāstīs visiem, ka Slovākijā hokejam ir jāiet uz augšu, a Čehijai, kur atkāpties. Ja tu rīko čempionātu mājās, tu jau saproti, ka tu tam turnīram gatavo arī kaut kādu paudzi. Nu, ja mēs paskatāmies vēsturiski Baltkrievijas hokeja kontekstā, bija tā, kāpēc pases deva tur kaut kādiem čaļiem uz X gadu. Tad viņi izrēķina, ka tajā gadā mums būs vislielākais procents kaut ko vinnēt. Mēs visiem tiem pārtaisītajām pasēm sadevām 85. gadus. Ja? Tāpat ir jau Večkina gadā sadeva pases visiem, ja? Lai būtu iespēja vinnēt. Un es domāju, Čehi arī ir izrēķinājuši. Tātad mēs taisam čempionātu šajā gadā. Ja čempionāts ir mājās, mums jādabūna maksimāli labākais sastāvs. Un es ticu, ka tas sastāvs arī spēlēs labāk. Čehija ir arī diezgan populāra hokeja fanu vieta, kur izvēlēties, kur doties pasaules čempionātā. Liekas, tās cenas salas Čehijā draudzīgas un tā tālāk. Edži, kā tev liekas, cik Čehijā alus maksā fanu zonā? Nu, iedot nelielu atskaiti, tev var pateikt. Cik bija pērn Latvijā, es tev varu pateikt. Es par cik alu publiskās vietās nedzeru, tad es nezinu, bet es pieļauju, ka glāze varētu maksāt starp 5 un 10, un tad Čehijā varētu maksāt no 6 līdz 9 par glāzi. 5 līdz 10 tu trāpīji pagājušajā gadā, jo pērn Rīgā fanu zonā bija 6 eiro, tā man stāstīja cilvēki. Un Čehijā tagad esot bišķiņ lētāk 4,40. Jā, nu tad redz, tas ir tas brīdis, ja mēs runājam par Čehijā, laikam, kronas, jā, viņiem 110 kronas, jā, nu, jā, tas nav tas tā, kā tev 5 eiro ir kabatā, tu atdod, un tev nav 2 papīrīši jādod, jā, bet tā psiholoģiskā cena ir ļoti iespaidīga, ka tu nejūties tā kā tevi apzog, ja, bet tu jūties tā kā izbaudi to pirkumu pat vēl, ja, un 4,95 ļoti demokrātiski cena, es domāju. Palīdz, man liekas, arī palīdz psiholoģiski tas, ka kronas, jo vismaz man tā ir, ja es esmu kaut kur nav eiro jānorēķinās, tu tā īsti neizskaiti līdzi. Tu pēc tam tikai uzzini, ja? Pēc tam tikai uzzini. Pasties konta izrakstu un, jeziņ, kas ir sastrādāt. Es teikšu tā, mūsdienu sports nav iedomājams bez blakus lietām. Šajā gadījumā, vai tas ir pieejams apjoma ziņā ēdiens, vai tas ir pieejams apjoma ziņā alkohols, vai tas ir pieejams apjoma ziņā vispār kaut kādas blakus lietas. Un ja tu nevari nodrošināt to skatītāju ar kaut ko, tad tu pliku hokeju, tu viņu nenoturies. Un ja Čehi ir gatavi nolaist cenu alumu vai turēt alus cenu pieklājīgā līmenī, tas rada papildus motivāciju tev iet uz spēli. Bremenhāfenā jums taču te visas spēles ir izpārdotas. Lielākoties, jā, it īpaši tāpēc, kad, ja bija Covid gads, tad cilvēki nobijās, noleca, kāds nezināja, cik tur būs komunālie, un tad tās sezonas biļetes pirka tā piesardzīgāk. Tad beigās jau bija tā, ka reāli tu nevari neko dabūt biļetes vairs. Es gan uzskatu, ka sportā nav labāk mārketinga par uzvarām, un klubu līmenī jūs to pierādījāt. Kā tu saki, ka ir jānotur vēl kaut kāds skatītājs? Kā tavā klubā cenšas noturēt vēl skatītāju? Ar to mans iepriekš minēto, ja, ka tu vari tikt klāt pie dzērieniem, ka tu vari tikt klāt pie ēdieniem un ka tu vari stundu ārā nestāvēt rindās. Tas ir tas galvenais faktors, jo, ja saka, ja tu nāc uz hokeju un tu stundu ārā gaidi pie durvīm, tad tu divreiz neies. Tu teiksi, pasmagu, ja, šitais viss. Un, protams, tās uzvaras ir tā, ka mēs arī Dons tagad vinnēja, ja, un viss tagad Eirovīzija skatīsies. Cilvēciskais faktors, ja, un tāpēc arī uzvaras ir vieglākais veids, kā Leverkusenē, kurš Bayernam seko līdz visi, tāpēc, ka viņi uzvar, ne jau tāpēc, ka viņi skaisti futbolu spēlē. Dabiskais cilvēka refleks. Es ceru, ka ar uzvarām Latvijas hokeja izlase iepriecinās savu līdzjutēju un arī tas fanu pulks mums tepat Latvijā pie TV ekrāniem paliks tikai arvien lielāks un lielāks. Paskatīsimies, ko Olibet Bookmaker domā par pirmajām spēlēm un arī par čempi kopumā. Spēle pret Poliju Latvijā tātad pirmā sestdiena 17:20. Latvija, es neatminos, vai kādreiz būtu bijusi tik izteikti favorīte pasaules čempionātā hokejā. Bookmaker Latvijai atvēl 82% iespējamību
iespējamība uzvarēt nešķirts 16%, Polijai iespējamība uzvarēt 9%. Edgars pateikšu, ka vienā brīdī Dona iespēja tikt Eirovīzijā finālā tika novērtēta reālāk nekā Polijas izredzes, nereālākā Polijas izredzes uzvarēt Latviju hokeja spēlē. Es domāju, ka vakardien Dona uzvara vai iekļūšana finālā bija. Tā jau ir kā uzvara. Es saku, mēs pēc 8 gadu pauzes atgriežamies Eirovīzijas elites divīzijā. Bookmakeru, vai nu tas bija bookmakeru failers, vai tas bija vienkārši kaut kāds faktors, kuru mēs nezinām, jo tādā līmenī es neticu, ka bookmakeri kļūdījās. Klausies, bet pret poļiem mums taču nav iespēja kļūdīties. Nedrīkstam. Es teiktu, ka nedrīkstam. Lai vai cik mums pagājušajā gadā bija tieši tās draudzības spēles, Polijas izlasi Daugavas stadionā, tur tās spēles bija tādas pašķidras, bet tur arī spēlēja tāds nosacīts eksperimentāls sastāvs. Es uzskatu, ka Polija nav Latvijas līmeņa komanda, viņa ir klase zemāka. Es uzskatu, ka grūti būs pret francūžiem un Kazahstānu, bet mēs tur arī būsim favorīti, bet pret Poliju es gribētu būt pat skaļāks. Es domāju, ka Polija mums neiemetīs vairāk par 1 vārtiem. Ja viņa iemetīs, tad, es gribu ticēt, ka viņi 2 neiemetīs toču. Tas tāds mans, kā saka, sportiskais. Cik mēs viņam varam iemest? Es atceros spēli, mēs ar Ziemeļkoreju, bet ar korejiešanu spēlējām pie Hārtlija. Un tur arī bija līdz pēdējām, tur bija 0-0, tur 1-0, 3-0, tur beigās bija ar 59 iemet. Ja? Tāpēc tas nevajag tā, ka pārbrauks pāri, bet domāju, ka Latvija ies agresīvi un ies līdz galam ar domu, ka nevajag atstāt to likteņu varā. Spēle pret Franciju, bet bookmakeri novērtē nedaudz līdzīgāk. Latvija gan joprojām ir favorīta arī spēlē pret Franciju. Otrajā mačā 54% iespējamība uzvarēt Latvijai. Šajā spēlē pēc bookmakeru domām 22% neizšķirts, Francijai 27%. Laikam, ja mēs skatāmies Polija, Kazahstāna, Francija, tad tas spēka rangs būtu Francija, Kazahstāna, Polija, vai ne? Zini kā, mēs par Kazahstānu vispār nerunājam, jo par cik viņi spēlē KHL-ā, tad tā interese ir piesīkusi, bet ja mēs paskatāmies vietējo čempionātu, mēs par viņu vispār neko nezinām. Bet vēsturiski, ja mēs paskatāmies kontinentālā hokeja līgu, kontinentālā kausa, visu to, tad, kad Kazahstānas komandas piedalās, viņas tiek tajā top 4. Tātad viņām tas kodols tajā vietējā čempionātā ir gana saturīgs. Kazahiem gan, man liekas, tagad viņiem salīdzinoši nesen valstī mainījās likumdošana, viņiem dubult pilsonība vairs nav iespējama. Un jau pērn viņiem bija tikai ar vienu klasi. Tur var skatīties, kurš ir Kazahs, kurš ir varbūt no Krievijas puses nācis, bet respektīvi Darens Dīts vairs nav, Svetbergs vairs nav. Viņiem vairs tādu leģionāru izlasē nespēlē. Jā, un es ticu, ka viņam tas dzinējs spēks tāpat nāks no KHL. Mihailis, jā, tā ir, jā, un mēs nevaram noliegt to, ka KHL ir klase. Tad līmenis tur ir augsts. Tas, ka mēs vairs nesakojam un neinteresē, tas ir cits stāsts, bet es domāju, ka Kazahstāna ir tāda ļoti neērts pretinieks. Tas, ka francūži šobrīd spēlē, tas pats Bozons spēlē Lozaņā ar ķēniņu vienā komandā un gandrīz vai uzvarēt titulu, viņš tur nespēlē pēdējo lomu. Tica vai ne? Pēdējā loma nav, jā. Un viņi ar Vāciju badījās līdz pēdējiem. Vācija viņas tur piemānīja beigās, bet visā visumā pareizi es atceros, jā, mēs ar Franciju spēlējam olimpisko kvalifikāciju, jā? Jā. Moskvā. Nebūs tik viegli. Bet es domāju, ka Latvija ir favorīta par francūžu. Tā arī jau, bet bookmakeri domā. Un par kopumā pasaules čempionātu, Edgar, tātad tavs tops bija Zviedrija, ASV, Čehija, Slovākija. Tu saki, darīs lietas. Nē, Slovākija to nebūs starp top 4 manā rangā, bet es domāju, ka Zviedrija, Amerika būs medaļās. Un Čehus es lieku finālā par Zviedriju. Un tu teici, ka tu domā, ka Kanāda paliek bez medaļas. Jā. Es domāju, ka Kanāda paliek bez pusfināla vai bez medaļām? Bez medaļām. Četrniekā tu viņus jā, Celmiņš pagājušajā gadā stāstīja, ka viņš uz ielas ir gulējis un tad pamodās Daugoviņš blakām bija ar medaļu. Jā, tad es šobrīd varu stāstīt, ka es negulēju un tā vīzijā es to redzu to, ka Amerika, Kanāda spēlē savu 3. medaļu un kad amerikāņi vinnē viņus. Un Kanāda paliek bez medaļām, tāpēc, kad, es uzskatu, ka Kanāda nebija tik labi izlase, lai visu laiku pēdējos gadus vinnētu. Kaut kad viņam arī jāizbrauc garām ir. Mēs ar Vāciju būtu mācējuši nospēlēt nešķirt, Kanāda būtu palikuši 9. vietā. Un Amerikai kaut kad ir tā medaļa jāpaņem. Es neticu, ka viņi ir tik jaudīgi. Es domāju, viņiem ir vairāk medaļas nekā tev liekas. Pēdējos 10 gados, kā tev liekas, cik ASV ir medaļas? Nevienu. 4.
Bet es nevienu neatceros. Jā, es saprotu. Tāpēc es uzskatu, ka Amerika vienmēr man bijusi tāda, gadus varu 10 atpakaļ amerikāņiem vairāk sako, jo tad bija tas pats bija jaunāks un tas NHL, un es vienmēr skaitīju, tā viņam ir NHL vārdsargs, tā viss tagad viņi inies, tā viņam nav NHL vārdsargs, tagad viņi zaudēs. Un man viņi ir aizgājuši kaut kādā tādā, es uz viņiem esmu daudzreiz vīlies, ka viņi savu to potenciālu neizmanto. Un man tagad liekas, ka tā paudze, tas pats Caulfields, jā, tas Tačuks, kad Džonijs Gudro, jā, ka viņi mēģinās kaut ko izdarīt, un viņam lielāka bauda, man liekas, nav kā pāri nodarīt Kanādai. Šīs 4 komandas arī Olibet Bookmaker prāt ir galvenās favorītas. Par visgalvenāko favorītu Kanāda gan tiek uzskatīta, bet tur slīdenais 27% Kanādā izcīnīt zeltu, Zviedrijai 26% un 26% arī ASV. Tad tur būs, kā saka, viņam pašam jātiek skaidrībā. Un līdz Čehijai jau ir neliels kritums, 13% iespējamība viņiem. Latvijas iespējamība izcīnīt zelta medaļu šajā pasaules čempionātā ir 3%. Tas ir kāpums, pērn bija 2%. Bet reāli skatoties, tas nav nereāli, bet tāpat laikā, cik tas ir faktiski iespējams, ja es uzskatu, ka ceturtdaļfinālā tu vari tik līdz ceturtdaļfinālam, tad pēc tam jāuzvar kas ceturtdaļfināls, viena spēle jāuzvar, pusfināls, otru fināls, tad 3 spēles pēc kārtas jāuzvar. Idejiski var, bet ja mēs tā skatāmies 3 spēļu nogriezni, domāju, ka nevar, bet ja mēs skatāmies no spēles uz spēli, var. Ja pagājušajā gadā mēs nebūtu vinējuši Zviedriju ceturtdaļfinālā, tad vispār mēs šobrīd neko neteiktu vairāk kā jebkuru gadu. Ja? Pēkšņi vinējām Zviedriju, tur cik pietrūka, lai vinētu Kanādu pārspēlēs, ja? Tur arī 2 goli uz vienu pusi, 2 uz otru, 2-2, jā, liekas, ar skaidru galvu nē, bet ar, kā saka, ar eiforiju, jā. Edgar, 3%. 3%. Tāpat kā Olibet Bookmaker domā. Edgar, milzīgs tev paldies, ka atradīji laiku atnākt pie mums ciemos uz Flexi, kā Aleži. Interesanti ar tevi aprunāties. Izbaudi šo pasaules čempionātu. Darbos arī pietiekami esi nodarbināts, kas grib sameklēt, ko Lūsis dara pasaules čempionāta laikā. Piesakiet viņiem sociālajos tīklos. Tur jau būs vairāk. Rakstiet e-pastus. Rakstiet e-pastus, zvaniet, sūtiet vēstules. Edgar, paldies. Mēs ar jums tiekamies jau nākamnedēļ. Tad arī Toms būs atgriezies no Londonas. Čau! Paldies! Flex test, to noliku bez kļūdām. Džeki redz drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambicijos, tu jau dzirdi, ka es nāku. Rep spēles pavārs tavam katlam lieku vāk. Šitie džeki brauc ar mutu tā kā ragavā. Flex test, jā. Flex test, oh, ha!